Kas ir izdevīgāk gada griezumā? Vai tev ir opīša mašīna veca, vai tev ir līzingā paņemta jauna mašīna, vai tu izmanto car sharing mašīnas? Ja tu esi rīdznieks, kurš pārvietojās pa Rīgu, Pārdaugava, Pūrciems, Jūgla, Teika, centrs, atpakaļ Pārdaugava, varbūt dažkārt izbrauc ārpus pilsētas, un ja tev interesē tie secinājumi, kas ir man sanākuši, tad ir jēga skatīties tālāk šo te video. Paganaļi. Tā, sākam ar car sharing mašīnām. Mums ir gada statistika, mēs bijām 2 useri. Kur šeit var redzēt, ko mēs darījām. Mēs vienkārši katru pakalpojumu likām kilometrus, tā samaksātā cena, un lai mums sanāk tāds tā kā reitings, cena par 100 kilometriem, cik tad sanāk, ja? Un kur ātri mēs izkristalizējām šādus dažādus variantus, ja, protams, kur tie mazie braucieni, ja, iekāp aizbrauc uz Maksimu, pēc maizes atbrauc atpakaļ, tur ir ļoti neizdevīgi, bet jo tu tālāk brauc, ilgāks brauciens, garāks tu taisi, ja, tu brauc nevis stāvat to mašīnu, jo tas reitings ir labāks, tur bez mazai kur 37 eiro par 100 kilometriem, tā kā sanāk izmaksa. No tā visa mēs kur izveidojām šādas te aproksimācijas rezultātus, kur, piemēram, trases režīms, ja tu aizlaidi tur kaut kur, nezinu, uz Liepāju uz 2 dienām, principā tu varētu rēķināties ar kaut ko šādu, ja. Tad piepilsēta kaut kāda Olaini, Jelgava, droši vien būs tev kaut kas tāds vidējais, kad tu brauc šur un tur ir šāds, pilsēta tuvāk pilsētai, tuvāk korķiem, protams, kāpj uz augšu šis te viss, un šie te pilsētas režīma aprēķins, tas tie mazie braucieni, 3, 4, 6 kilometri, bet tu tur stundām ilgi izmanto to mašīnu, sanāk šādas izmaksas car sharingam. Labi, tad sākām būvēt grafiku. Grafikā ir daudz rādītāju, sākumā par viņiem pavisam īsi, ja. Grafikā būs skaidrāks. Es paņēmu vidējo režīmu priekš car sharinga un paņēmu, ka, piemēram, mums ir 8 litru patēriņa mašīna. Vienalga, vai tā ir veca, vai tā ir mūsu tā līzingā jaunā ņemtā, ja? Jo apmēram tās mašīnas ēd tos 8 litrus, tur ziemā ir jāpasilda, korķī ir jāpastāv. Pat arī nedaudz pamainot benzīnu patēriņu, tas grafiks īpaši nemainās. Tāpat arī kur es ieliku, piemēram, vectēva auto, ja. 50 eiro gadā mēs uz parkingu tērējam, kaut kur Vecrīgā nostājoties A, B zonā, vēl kaut kur, ja. Car sharingam tas nav. Mūsu mašīnai, protams, ir tehniskā apskata jāaiziet, varbūt 1, 2 izēja, ceļa nodoklis, tad ir kaut kāda okta, tad 1000 eiro droši vien, ka tu ieliec mašīnā. Ja tev ir švakāka mašīna, tad tu ieliec tur tos 1000, ja tev ir spicāka mašīna, droši vien tu ieliec bišķi mazāk, un ielēji, un iesmērē, un iesmaržini tai mašīnā, ja, bet tev toties varbūt uz tā rēķina ceļa nodoklis, okta pakāpsies, varbūt parkingu vairāk lietot. Tāpat tās arī līzings. Es uzliku tiešām vidējais cipars, ka, piemēram, gadā 3000 tu samaksā līzingā, 300 kasko. Protams, šie cipari dzīvē varbūt ir lielāki, tur spicāka mašīna, ja, bet toties varbūt kaut kur tu šeit vinnē mazāku, bet lai šo te grafiku ar tendencēm uzzīmētu pietiek ar šiem datiem, viņi ļoti labi parāda tendenci. Tad pārējām pie grafika. Un ko mēs te redzam? Tātad opīša auto mums ir šis te gaiši brūnais Moskvičs agrāk šitā krāsoja, ja, tas ir izmaksas. Jā, tu saliec tur savu 1500, izēja tehnisko, viss sāc braukt tikai lej pa to benzīnu tā gada cikla periodā, ja. Un apmēram tu aizēji rekur līdz kaut kādiem 3000 eiro izmaksām, ja tu nobrauc 120 000, pie 100 000 bišķi mazāk. Ja tu esi tāds spicāks čalis, protams, tu ņem līzingā mašīnu, tad tur kā bija pierakstīts 3000 tev gadā plus mīnus aizies līzings, ja, plus pārējās uzpariktes, līdz 4500 tu vari tur samaksāt visu kaut ko pārējo, tu tā kā lej benzīniņu un aiziet pie tiem 6000 kaut kur pēc 10 000 noskrējienu gadā. Un tad trešais mums ir car sharings zilajā krāsā, ja, kur tu iekāp iekšā, protams, tu neko nemaksā, neko nedomā, tie, kas lietojuši to car sharingu zina, ja, paķer mašīnu un brauc. Tad kas man te sanāk? Līdz 2500 gadā, ja tu brauc ļoti maz,
tad ir jāskatās, vai ir vērts vispār pirkt, piemēram, savu mašīnu. Varbūt tu tiešām vari rīdzinieks būdams izdzīvot ar carsharingu. Ja? Es tagad tabulās negrozīšu datus, bet nedaudz pamainot, nedaudz kaut kādas tendences, tur, piemēram, kaut vai mistiskos 6 litrus degvielas, ja? Nekas daudz tur nenobīdās, tas grafiks tur vēl švakāks, ja, paliekās, vai, piemēram, spīcāk mašīnā 10 litri. Un kaut ko citu pamainot, tas grafiks arī nedaudz tikai mainīsies, bet tendence paliks. Lūk, tad rēķini, ja tu gadā pārvietojies tiešām ļoti maz līdz kaut vai 3000 kaut kur mēs ņemam, ja? Tad ir jādomā, vai ir vērts pirkt to savu mašīnu. Varbūt tu vari iztikt ar carsharingu. Tāpat tās arī otrs gals. Ja tu brauc gadā ap 10 000, ir jāpadomā, vai ir vērts, piemēram, līzingā pirkt mašīnu. Jo līzinga mašīnā viņa arī tomēr ir jāiegulda. Viņai to ritošo izdauzīs un kaut kas ar viņu notiks, ja? Kaut kādi riski, pašriski, vēl nezinu kas. Un ja tu brauc tiešām tos 10 000, tad ir vērts domāt, vai ir vērts pirkt līzinga mašīnu, varbūt to ar carsharingu var to visu nosekt, ja? Protams, skaties savus dzīves apstākļus, ērtības un noteikumus, ja? Bet, protams, ja mēs lecam pāri 10 000 un vienalga tur ar tām niansēm, lai video būtu īsts, es neregulēšu, nemainīšu neko. Protams, tad carsharings jau sāka palikt neizdevīgs. Ja, tad carsharings sāk zaudēt arī līzinga mašīnai pēc 10 000. Tad, ko mēs secinām vēlreiz? Līdz 3000 carsharings, pēc tam līdz, piemēram, 10 000 ir vecs autiņš. Un, ja tu brauc vairāk pa 10 000, tad, principā, līzinga auto ņem un nečakarē prātu un taisa liels noskrējiens. Ja. Tos pašus lielos noskrējienus tu vari taisīt arī ar to veco autiņu, tas tev būs lētāk, bet, varbūt mazāk paredzami. Šādi man sanāca secinājumi. Skatāties paši, vai jums šo sanāk dzīvē piemērot. Paldies par uzmanību!